Man ļoti patīk grāmatas, kas runā par neērtām tēmām, jo dažkārt gribas vienradžas un varavīksnes, bet dzīve jau nesastāv tikai no vienradžiem un varavīksnēm. Man šķiet, ka te varētu būt kaut kas līdzīgs no tādu piegaršiņu par to, ka visdrīzāk grāmatā būs kaut kādi notikumi, kuriem būs grūti noticēt, un tad iespējams būs kaut kādi notikumi, kurus patiesībā negribētos nevienam piedzīvot, bet kurus būtu interesanti vērot no malas. Bet to jau saka jebkurā audzināšanas meistarklasē vai sarunā vai diskusijā, ka bērni jau nemācās no vārdiem, bērni mācās no darbiem. Kā filmā par grāmatu. Gašpera dzīvē viss ir kārtībā, līdz brīdim, kad viņš pamana izmaiņas vecāku uzvedībā un saprot, ka ģimenē notiek kaut kas nelāks. Bet kas īsti? To viņam nepalīdz noskaidrot pat Google. Kādu dienu viss sāk līdzināties filmai. Romāna autors tiešā, bet tajā pašā laikā smalkjūtīgā veidā pievēršas ģimenes attiecību problēmām, izvedot lasītāju cauri negaidītiem sižeta līkločiem. Vinko Mēderndorfers ir slovēņu dzejnieks, rakstnieks, dramaturgs un režisors. Saņēmis dažādus apbalvojumus 2013. gadā. Kā filmā tika atzīts par labāko slovēņu romānu jauniešiem. Mīļie grāmatu draugi, esiet sveicināti Izdevniecības Aminori podkāstā. Mani sauc Kristīna Spura, un arī šodien mēs turpinām sarunu par grāmatām, par to, kas ir iznācis Aminori plauktos. Un mēs turpinām sarunu par slovēņu rakstnieka Vinko Mēderndorfera grāmatu bērniem, kā filmā. Grāmata arī pie mums ir šeit, un pie mums šeit šodien sarunā arī Velga Polīnska. Un Velga, man šķiet, mums priekšā būs interesanta saruna, jo tu esi ne tikai filoloģija, tu esi biedrības Dauna sindroms Latvijas valdes locekle un vieglās valodas pētniece. Turklāt, principā, pirmā, kas par šo tēmu sāk runāt. Sveika, pirmkārt! Labrīt! Labrīt! Man prieks, ka tu esi paspējis pie mums savā darbīgajā darba ikdienā ierasties pa vidu disertācijas rakstīšanai. Tā kā sāksim mierīgi atskatoties par grāmatu, kā filmā pastāst par savām sajūtām un iespaidiem, kā lasītājai, kā pētniecei, kas bija tas, kas pie tevis palika. Es jau lasīju grāmatu jau ar tādu piesitienu un pieskārienu, kas vēl varbūt ir jāuzlabo, jāpasaka labāk, un tas ir tāds, vēl liekas, liels koleģiāls darbs, kamēr grāmata ir nonākusi pie lasītāja. Man ļoti patīk grāmatas, kas runā par neērtām tēmām, jo dažkārt gribas vienradžas un varavīksnes, bet dzīve jau nesastāv tikai no vienradžiem un varavīksnēm, tāpēc man šķiet, ka ir ļoti labi, ka parādās grāmatas, kas runā ar jauniešiem, ar pusaudžiem par tēmām, kas visticamāk lielāko daļu no viņiem skar, bet par kurām negribas runāt. Un tad ir tā sajūta, ka tu esi viens ar visu to, ar ko tu dzīvo ikdienā. Jā, tas tiešām var būt tāds, kā principā atbalsta punkts kaut kādā veidā lasīt grāmatu par to, kur ir varbūt grūti citādāk iegūt atbildes. Lai gan galvenais varonis diezgan labi strādā ar Google, ar netu, kā viņš pats saka, bet es domāju, ka grāmata tomēr ir citādāk. Un es gribētu teikt, ka tu arī pati esi tulkotāja, un ja ne tādā tiešā nozīmē, arī, bet arī tādā pārnestā nozīmē, jo ar vieglo valodu strādājot, tas tomēr arī ir tāda īpaša prasme saredzēt, kura grāmata ir nepieciešama vieglajā valodā, kā to ienest vieglajā valodā, un kas vispār ir tas, kas padara grāmatu tādu, kurai ir jābūt vieglajā valodā? Manā ieskatā visām grāmatām būtu jābūt arī vieglajā valodā, lai lasītāji, kuriem ir lasīšanas grūtības, varētu lasīt jebkuru grāmatu, bet tas, protams, ir utopiski. Man ļoti patīk doma, ka grāmatas vieglajā valodā raksta uzreiz vieglajā valodā, jo tas maina arī to grāmatas plūdumu, domas plūdumu, bet tā prakse, kā jau tu pati zini, ir divējādi. Viens ir, ka mēs rakstām grāmatas vieglajā valodā, un otrs, ka mēs pielāgojam, adaptējam grāmatas vieglajā valodā. Man liekas, ka visas grāmatas kas ir labas un vērtīgas un foršas, un Latvijā izdod tiešām ļoti daudz labu, saturiski bagātu grāmatu.
ja tās nonāktu pie visiem lasītājiem, tas būtu brīnišķīgi, bet skaidrs, ka mums līdz tam vēl vispār jāaug, lai mēs saprastu, ka vieglā valoda neapdraud mūsu nāciju kopumā, bet ir viens no līdzekļiem, kas var palīdzēt kādam piekļūt saturam, kas varbūt citādi šim saturam nepiekļūst. Jā, man šķiet, tas ir tiešām tāds veids, kā padarīt sabiedrību vēl iekļaujošāku un padarīt saturu un kultūru pieejamāku. Un tiešām par kā filmā, vai tu redzi, ka šī grāmata varētu būt vieglajā valodā? Man šķiet, slovēņiem ir brīnišķīgi arī vieglās valodas prakse, un vispirms jau vienmēr ir jāvienojas ar autoru, ja autors pats vēlas. Vai viņš vēlas, ka viņa vai viņas grāmata tiek adaptēta arī vieglajā valodā. Zviedri manā, cik es zinu, praksē ir ļoti atsaucīgi. Viņi labprāt vienmēr saka, jā, manu grāmatu lūdzu veidojiet arī vieglajā valodā, tā es sasniedzu vairāk lasītājus. Par citām valstīm man tādas ļoti plašas pieredzes nav, bet es domāju, ka Vinko visticamāk neiebilstu, ja mēs pielāgotu viņa grāmatu arī vieglajā valodā. Jautājums, kurā vispirms slovēņu vieglajā valodā vai latviešu vieglajā valodā? Jā, patiesībā šis ir labs jautājums, jā, jo es tieši domāju, kā būtu vai strādāt abos virzienos, ka no sākuma ir vieglajā valodā, oriģināla valodā, un tikai tad to tulko. Nē, es domāju, latviešu valodā tad būtu jāpielāgo visticamāk. Jā, var visādi. Prakses ir dažādas. Var pārveidot no uz vieglo valodu no latviešu valodas, var tulkot no vieglās slovēņu valodas uz vieglo latviešu valodu. Tās pieejas ir dažādas. Var visādi. Jā. Man, lasot, kā filmā, nemitīgi bija tāda sajūta, tāds atgādinājums, ka bērni saprot patiesībā krietni vairāk nekā pieaugušajiem šķiet. Un tas sasaucās arī ar manu bērnības pieredzi. Kā tev pašai, arī kā vecākam šķiet, vai ar bērniem ir jārunā vairāk kā ar pieaugušajiem, ja jau viņi paši tik labi spēj novērot lietas un empātiski jūt, kas notiek? Es nezinu, vai tieši kā ar pieaugušajiem, bet ar bērniem noteikti ir jārunā, un noteikti bērniem ir jāstāsta vairāk nekā mums gribas bērniem stāstīt. Es redzu ļoti daudz pusauģus un jaunus pieaugušos, kas, piemēram, neprot nosaukt nevienu savu emociju, jo mājās nekad neviens par emocijām nav runājis. Un es esmu viens no tādiem cilvēkiem, kas ir izaudzis ģimenē. Es arī kurā ir tikai es esmu dusmīgs un es esmu noguris un vairāk nekāda emocija nav. Un tad, kad tev ir pašam savi bērni un tu saproti, ka ir kaut kas vairāk par es esmu dusmīgs un es esmu noguris, tad tā ir vesela milzīga skola. Un caur šiem pieredzes stāstiem jau mēs visvairāk iemācāmies gan to emociju pasauli iepazīstam, gan vispār pasauli ārā uz ielas, jo es zinu, ka manas paudzes vecākiem ļoti gribas visus pasargāt un neko nevienam nestāstīt. Ja tanī laikā, kad es augu, tad bija tā, bērniem nav jābāžās, viņiem vispār nekas nav jāzina. Tad tagad, man liekas, tas fokus ir pamainījies uz to, ka mēs nestāstīsim, lai viņu pasargātu, bet pasaule tur ārā uz ielas jau nav ne saudzīga, ne skaista. Ir arī skaista un ir arī brīnišķīga, bet tur kopā ir viss. Un tad, kad tu izēji tur ārā, tev ir kaut kā jāprot tajā visā eksistēt un neapmaldīties. Ko, starp citu, arī māma atgādināja galvenajiem varonim, ka dzīvē tā ir. Jā, dzīvē tā ir. Jā, cilvēki dalās grupās skolā, bet pierodi dzīvē arī tā ir. Galvenais varonis Gašpers, viņš ļoti acīgi novēroja, ka mamma dalās ar visādām pamācībām, kā vajadzētu darīt, bet viņa pati nevienmēr seko un ievēro to. Kā tev pašai ar šo iet? Jo kā vecākam, vai tev sanāk ievērot to, ko tu māci savam bērnam? Kā tev liekas, vai man sanāk? Protams, tev vienīgai. Bet, protams, man vienīgai. Man ir brīnišķīga meita, fenomenāla meita, kas man uzreiz pasaka, bet tu pati to nedari, ko tu man saki, un tam tāds. Labi, man ir par ko padomāt, jo viņi man ir tāds radars, kas uzreiz reaģē. Viņi saka, tu saki vienu, bet dari citu, bet to jau saka jebkurā audzināšanas meistarklasē vai sarunā vai diskusijā, ka bērni jau nemācās no vārdiem, bērni mācās no darbiem. Un tāpēc es priecājos par savu meitu, kas man uzreiz saka, bet te nav tas, ko tu saki, tu to nedari. Un labi, man ir ko mācīties. Jā, un man patika arī, ka kā filmā es ļoti labi izsakoju līdzi Gašparam, kurš
arī daudz ko tiešām no vecākiem. Viņš pilnīgi vēro pasauli un iemācās gan vārdus no tā, kā saka vecāki. Viņš visu laiku domā par to, tā mamma teica psihe, psihs, un tad viņam aiziet vesela tā kā meklēšana par šo te vārdu. Tāda ļoti liela atbildības sajūta uz vecāku. Jā, bet es teiktu, ka varbūt nevajag krist galējībās un sākt uztraukties par pilnīgi jebko, jo pazaudēt dabiskumu no bailēm, pieļaut kļūdas, man liekas, tas ir vēl ļaunāk nekā pieļaut kļūdas un pēc tam tās pārunāt. Pakavēsimies pie šiem te vārdiem, jo māma arī Gašparam dažbrīd tā kaut kādās situācijās pasaka, un viņa draudzene Tīna arī viņu nosauc, tu gan pavisam psihs, slims. Kā lasot tu šos vārdus uztvēri? Cik daudz ir rakstot, lasot, jādomā par šo te iekļaujošo valodu? Es jau vispār, man saka, es esmu ļoti radikāla attiecībā uz iekļaujošu valodu, un es tiešām esmu. Jā, kas ir tā tava pieeja? jo es tiešām esmu ļoti radikāla, jo es visu laiku dzirdu, ka cilvēki nedomā par to, ko viņi runā. Viņi negrib teikt, ko viņi pasaka. Un es diezgan daudz šos jautājumus aplūkoju gan ikdienā, gan arī savā zinātniskajā darbā. Un mani nevienmēr saprot, bet es ticu, ka pienāks laiks, kad cilvēks sapratīs, ko es ar to domāju. Kas attiec uz grāmatām, mēs nevaram runāt par tēmām, nekādā vārdā tās nenosaucot. Un man šķiet, ka psihs un slims ir tādi visglobālākie no tiem vārdiem, ko var izvēlēties. Jo skaidrs, ka pusauģi savā sarunā nekad neteiks, ka tu esi ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kas vai tev ir psihiskās veselības kaut kādas, ja tur slimības, psihiskās slimības, tā laikam būtu pareizi. Ja tas nav tas, ko pusauģi saka. Protams, ka pusauģi saka psihs un slims, un pusauģi saka vēl daudz neglītākas lietas. Bet kas man ļoti patika grāmatā, ka viņi savā starpā saka, ka tu esi psihs un tu esi slims, bet patiesībā tas tēls, kurš visvairāk neatbilst mūsdienu standartiem, nav neviens no viņiem, bet Maks. Un tas ir uzrakstīts tajā grāmatā tik brīnišķīgi, ka tev nevienā brīdī neienāk prātā, kāpēc tas cilvēks jocīgs izkrāso visu māju kaut kādās krāsās, dzīvo kopā ar cūku un gaida, kad viņi sāks runāt. Un tas ir uzrakstīts tik pašsaprotami, ka katrs no mums taču dzīvo ar Katrīnu lielo mājās un sēž pa vakariem un runā, un vispār nevienam nerodas jautājums. Un tas, man liekas, ir brīnišķīgi tā perspektīvas maiņa, ko Vinko ir apspēlējis tajā grāmatā. Nosaucot par psihu pilnīgi parastu pusaudzi un tāpat laikā cilvēku, kurš tiešām neatbilst mūsu standartiem, un ir aizvien brīnišķīgs cilvēks, ir attēlots tik aizraujoši un interesanti, ka mums pat neienāk prātā, ka tas ir kaut kas ļoti jocīgs. Jā, tur ir jābūt tādai lielai atbildībai arī no paša autora. Pašam izprast to tēmu un tā apzināti pieeja tajā rakstniecībā, jo es tev pilnīgi piekrītu, pusauģi lieto dažādus vārdus, ne tikai pusauģi, arī pieaugušie, un tomēr ir jābūt tādai sociolingvistiskai atbilstībai, tomēr kādus vārdus mēs izvēlamies un ir jābūt arī autentiski. Bet arī lasītājiem patiesībā ir jābūt atbildīgam, saprast, iedziļināties un saprast, kas ir lietots, jo tu pati arī teici, tu domā par to, kā vārdus izmanto ikdienā, ka mēs patiesībā neaizdomājamies. Vai nav tā, ka arī no kultūras, no grāmatām mēs ietekmējamies, un tad, bet tur bija izmantot šis vārds? Mēs ļoti, ļoti ietekmējamies, un to argumentu, ka grāmatā ir izmantot vārdi, man lieto visbiežāk, kad es kādam aizrādu, ka tā nevajag teikt. Bet grāmatā tā ir rakstīts, kāpēc, bet vārdnīcā tāds vārds ir iekļauts, kāpēc es tādu nevaru lietot. Ko viņam atbild? Kas ir tas, kā risinās šīs? Tas ir atkarīgs no tā, par kuru vārdu mēs runājam, bet es vienkārši aprunājos par to, ka tas, kurus vārdus mēs lietojam, veido mūsu domu, un tie ir tādi ļoti dziļi procesi, kas nav vienkārši saprotami, bet parasti lielākoties sarunā ar cilvēkiem, ja viņi arī uzreiz nepieņem manu viedokli, viņi vismaz par to sāk domāt. Un, protams, ka ir cilvēku grupa, kas man nekad nepiekritīs un kas turpinās runāt šos neglītos vārdus, un no tā mēs nevaram izvairīties, bet dažkārt pietiek tikai pievērst uzmanību. Un daudzi no cilvēkiem, ar ko es sarunājos, zina, ka ir noteikti vārdi, kas skar mani personīgi, un viņi tā, es par to nekad nepadomāju. Paldies, ka tu pateici.
Jā, bet tieši man liekas, tas arī ir tas būtiskais, ka tas ir pilnīgi normāli, ka var neaizdomāties un ir kaut kādas tendences, kas ir iegājušās, bet tieši svarīgi ir tad, ja kāds sāk par to runāt. Un par to var sākt runāt, tad, ja kādam ir pieredze, ja tu pats esi pētījis vai tu pats saskaries ar cilvēkiem. Jā, manuprāt, ļoti būtiski. Es gribu tev par šo komplimentēt, jo es pilnīgi saprotu par to, ka dažreiz tās sarunas nevienmēr ir vieglas, bet man prieks dzirdēt, ka cilvēki ir atsaucīgi. Jo galu galā par to arī ir literatūra, par empātiju, par citādā akcentēšanu, izcelšanu. Un kā tavā kā pētnieces pieredzē, kā tu esi redzējusi literatūru kā tādu empātijas veicinošo mehānismu? Manuprāt, māksla vispār ir spēcīgākais līdzeklis, kurā runāt par jebko. Un arī literatūrā man prieks, ka pie mums ienāk arvien vairāk grāmatu par tēmām, par kurām pagaidām mūsu autori varbūt neraksta. Tu zini, arī stāstu grāmatā vēl kaut kā mēs gribam, es runāju par vieglās valodas stāstiem, par to stāstu grāmatu mēs kaut kā gribam vēl tās savas pagātnes pieredzes ienest mūsdienās, paturēt, lai tās nepazūd, un arī kaut kā es skatos, ka literatūra ļoti bieži ir par kādu 20 gadu senu pagātni varbūt, bet man patīk tās aktuālās tēmas, kas šobrīd ir tādas viskarstākās, ļoti daudz ienāk arī tulkotajā literatūrā, vismaz manā pieredzē, un es ar nepacietību gaidu, kad jaunie autori arī sāks rakstīt vairāk un vairāk par to, kas notiek šeit un tagad. Protams, pasargāt un saglabāt un atstāt to, kas ar mums ir bijis un kas mūs ir veidojis tādus, kā mēs esam tagad. Es domāju, manu paudzi 30+. Ir svarīgi un ir būtiski, un tas ir jādara, bet man gribētos vairāk redzēt, ka mēs runājam arī par to, kas šobrīd ir svarīgi, jo skaidrs, ka tās perspektīvas ir ļoti pamainījušās kaut vai tā konteksta pēc, kurā mēs dzīvojam. Jā, tā kā man prieks redzēt, ka tas nāk tulkotajā literatūrā, un Vinko tiešām runā par ļoti sensitīvām tēmām, un viņš to prot darīt aizraujoši un tā, ka to gribas izlasīt un par to gribas padomāt. Bet ne tikai. Vinko ir arī citi autori un citi darbi, un man liekas, ka gan sensitīvas tēmas, gan pusauģa auditorija ir tās lietas, kas mums oriģināla literatūrā paliek diezgan nenosaktas pagaidām. Kas ir tas, es pat nezinu, paņēmiens, kā latviešu autori par to var vairāk kaut kā autentiskāk rakstīt? Viens, kā tu tikko minēji, ir mazliet iedvesmoties un smelties drosmi no tulkotās literatūras un pasaules tendencēm, bet iespējams tas ir tiešām par kaut kādu atklātību un drosmi runāt par to, kas ir noticis ar mani, kas ir noticis ar maniem bērniem. Kā to var vispār veicināt, vai tas ir tāds ilgāks process? Es domāju, ka tas ir katra personīgais lēmums, bet atkal mēs atgriežamies pie valodas šeit ļoti cieši, jo tā valoda, par ko mēs runājam, gan šeit, gan vispār, patiesībā ļoti stigmatizē tieši vienu cilvēku grupu. Tie ir cilvēki ar jebkādiem psihiskās vai intelektuālās veselības traucējumiem. Un ja mēs atceramies, ka psihiskā veselība tas nav tikai kaut kas viens, kā mēs to iztēlojamies visu kaut kādos galējākos apstākļos, ja tur cilvēks baltā istabā un viss ir beidzies, bet psihiskā veselība ir milzīgi liela. Un atrast sevī drosmi, pateikt, ka es saskaros ar psihiskās veselības jebkādām problēmām Latvijā, vidē, kurā cilvēki ar jebkurām psihiskās vai intelektuālās veselības problēmām ir iet prom no manis. Ja. Tas, man liekas, tas ir milzīgs lēmums. Bet es ticu, ka cilvēki pie tā atnāks. Jo tā attieksme ir šausmīgi noraidoša un smaga un grūta un nepieņemoša, un asa, un neglīta, un tāpēc tas nav tik vienkārši. Tas nav tik vienkārši. Es varu pilnīgi saprast, ka šo savu pieredzi negribas tā vienkārši dalīties. Un pat tie, kas uzdrīkstas to darīt, tas, kas nāk pār viņu galvu, ir nevisai glaimojoši parasti. Jā. Tāpēc mēģināsim būt iejūtīgi pret tiem, kuri uzdrīkstas un dalās ar savu pieredzi, un smelsimies arī drosmi no Kā filmā, no Vinko, no slovēņu autora, un arī no tevis, Elga. Paldies par sarunu šodien, un mēs pēc mirkļa turpināsim.
turpinām mēs mazliet citādā formātā, bet arī šādi ir ļoti vērtīgi, sevišķi ar cilvēkiem, kuri ir citā Latvijas galā, kā tas ir arī šobrīd ar Rasu Bugaviču pēc. Čau, Rasa! Tas pirmkārt un ļoti interesanti uz grāmatu, kā filmā paraudzīties un parunāt par to kopā ar cilvēku, kurš pats raksta scenārijus, kurš pats raksta lugas, kurš dramatizē un turklāt arī bērniem raksta. Tā kā man ļoti interesē, kā tu, Rasa, šo grāmatu redzēji. Varbūt arī par to mēs varam sākt pastāstīt par savām sajūtām un pirmajiem iespaidiem, kad sāk iepazīties ar kā filmā. Laikam, ka pirmais, kas man vispār paķēra uzmanību, bija tiešām jau nosaukums. Jo man šobrīd vienkārši ir viens teksts, kuru es pati rakstu, un tur ir tāds teikums par to, ka ja cilvēki bieži saka, ka viņi gribētu, lai ar viņiem notiek kaut kas kā filmā, bet viņi neprecizē žanru visbiežāk. Un tad ir tas mirklis kaut kāds, kad liekas, ok, man šķiet, ka te varētu būt kaut kas līdzīgs no tādu piegaršiņu par to, ka visdrīzāk grāmatā būs kaut kādi notikumi, kuriem būs grūti noticēt, un tad iespējams būs kaut kādi notikumi, kurus patiesībā negribētos nevienam piedzīvot, bet kurus būtu interesanti vērot no malas. Un man šķiet, ka nosaukums ir ļoti precīzs, un viņš tiešām jau iedod kaut kādu to tos priekšnoteikumus, kādos vajadzēs dzīvot grāmatas laikā. Un tad, kad es uzzināju, protams, ka grāmatas autors pats arī raksta dramaturgiskus un kinematogrāfiskus tekstus, tad man absolūti tapa skaidrs, kāpēc ir šāds nosaukums. Un man šķiet, ka tas arī mani diezgan tiešā veidā kaut kā sakabināja kopā jau ar grāmatu, jo es sapratu arī to domāšanas veidu visdrīzāk tam autoram, ka viņš grāmatu redz savā galvā. Un tad viņš vienkārši ļauj man to ieraudzīt, un tas bija ļoti interesanti un ļoti baudām. Un otra lieta, man šķiet, ka šī ir viena no tām grāmatām, kas absolūti ierakstās manā mīļāko grāmatu tādā formuliņā, jo tā ir par pieaugšanu, tā ir par sarežģītām tēmām, kuras tiek risinātas ar kaut kādu tādu absurda humora piešprici. Ka mēs runājam par sarežģīto, bet ar tādu gaišu prizmu, un tad man liekas, ka tas ir ļoti forši. Nemaz nerunājot par to, ka tā ir tā sarežģītā mērķa auditorija, kurai nezin kā trāpīt, un par to vien jau cepums autoram. Jā, vai tu lasot arī tieši dramaturgu, režisoru darbus, tu jūti, un es nedomāju par scenārijiem, bet tieši, teiksim, šādā romāna formātā tu jūti, šis ir mana lauciņa cilvēks, viņš arī strādā ar scenārijiem. Zini kā, ir baigi interesanti gan ar grāmatām, gan arī, piemēram, ja paskatās kaut kādas filmas, un tu skaties to filmu, tu liekas, kaut kā baigi viegli man ir sakabināties kopā, un beigās tu izrādās, ka tas filmas scenārijs patiesībā ir luga. Un tad šajā gadījumā arī bija ļoti interesanti tieši kaut kā saprast to, ka dramaturģija ir ļoti pateicīgs tāds pamatzināšanu komplekts tieši caur to, ka tu zini, kas ir tas liekais, ko nogriezt nost, tāpēc tas grāmatas sižets kļūst mazāk apcerīgs un vairāk spraigs. Savukārt, ja tas dramaturgs atstāja kaut kādu veidu apceri, tad viņš to atstāja ar tādu lielu baudu, ka tas ir tāds garšīgs kaut kas, ko viņš pasaka, piemēram, arī te pašā nodaļā par to, kur tas puika tomēr paskatījās uz tām krūtīm tajā filmiņā, aizliegtajā šausmīgi. Man likās, tik ļoti tas autors izgaršoja pašas tās nodaļas beigas, kur viņš tā kā saka, nē, es neskatīšos zemāk par kaklu, es skatīšos uz matiem, uz rokām un tur, jo es nebūšu psihs. Un man likās, ka tas ir tāds, ka tu sajūti vienkārši arī to autoru kaifošanas mirkli, kas varbūt būtu grūtāk izbaudāms, ja viņš rakstītu scenāriju vai lūgu. Jā. Var just. Un interesanti ir arī tajā tas, ka es arī lasot jūtu to varbūt dinamiku, ka sižets tiešām virzās uz priekšu ļoti raiti un ir tā aizraušanās lasot ar tekstu un tiešām ir kaut kā viegli tajā visā iejusties iekšā un būt iekšā kā piedzīvojumā. Runājot par galveno varoni, Gašpars ļoti
labi seko līdzi tam, kā runā un ko māca pieaugušie. Un vispār ir ļoti labs novērotājs, kas vispār ir ļoti laba rakstnieka pazīme. Bet viņš kā novērotājs arī ļoti labi saprot, kas notiek. Viņš varbūt dažreiz nespēja izskaidrot, kas tieši ir tas, par ko vecāki strīdas, bet viņš ļoti labi pamana. Un tas arī labi sasaistās ar manu bērnības pieredzi. Kā tev šķiet, vai vecākiem vajadzētu šo ņemt vērā un runāt ar bērniem kā pieaugušajiem, vai tomēr runāt par kaut kādām tēmām, par ko liekas, ka par šo nevajag runāt? Es domāju, ka jārunā. Viņi galīgi, tas ir, tur man šķiet, ka pieaugušajiem drīzāk ir tā, ka bieži vien kaut kādi uztvērēji apsūbē, bet bērns ir tīrs pasākums. Viņam visi raidītāji ir pilnīgi tā kā uz visām pusēm strādā pilnā jaudā, un es domāju, ka tas, ka nevajag ļaut, bet nevajag atstāt to bērnu vienu pašu tajā laukā, kur viņš var justies apmaldījies starp to, ko viņš jūt un to, ko viņam tas pieaugušais saka. Un ja tur ir kaut kāda disonanci, kuru tomēr mēs kā pieaugušie līdz galam nevaram pamatot, tāpēc, ka mēs patiesībā pūšam pīles, tad man šķiet, ka no tā vajadzētu kaut kādā mērā tomēr vairīties un ļautam bērnam, varbūt kaut kādas lietas izsāpēt, varbūt kaut kādas lietas, izdusmot vai mēģināt kaut kā saprast, kā viņš spēj to sagramot vispār šo informāciju, kas šajā arī grāmatas sakarā tiek slēpta no viņa kaut kādu laiku, bet es domāju, ka beigu finālā tomēr viņš ir pelnījis, jebkurš cilvēks ir pelnījis galu galā dzīvot tomēr ar to taisnības sajūtu. Un mums ir jāuzņemās arī atbildība, zinām par to, ka ja tā gramošana informācijas būs sāpīga, man te ir jāapstāv un tomēr tas kaut kā jāiztur, jo bieži vien mēs kaut ko nesakām, lai pasargātu sevi, nevis otru. Un man liekas, ka tā ir ļoti forša arī tēma, kas tiek šajā grāmatā skarta, un tad es pēc tam domāju, ka īstenībā laikam no grāmatām vēl man arī ārkārtīgi mīļa ir lielā grāmata par Madaru, kur arī ir kaut kādā līdzīgā veidā starp tādiem viegliem, asprātīgiem stāstiņiem runāts arī par diezgan tādām smagām pieaugušo tēmām. Un kaut kā tas vieglums, viņš ir tik labs, jo es, piemēram, domāju, ka es šo grāmatu viennozīmīgi došu saviem dviņiem lasīt. Viņiem tagad ir 9 gadi. Lai viņi lasa, lai viņi tā kā saprot, kas ir kas, viņi tur viss atbilst viņa kaut kādai tā kā pasaules izpratnē, man šķiet, ka varētu arī viņiem labi garšot tā grāmata. Kādu vispār izvēlēs saviem bērniem literatūru? Vai tu esi tāds tā kā mazliet loks un mazliet pačeko, ko varētu, kas būtu atbilstoši? Turklāt vēl ņemot vērā, ka tu pat arī raksti literatūru bērniem, jauniešiem. Es patiesībā ļoti cenšos viņiem arī uzticēties viņu izvēlēs, ko viņi grib lasīt, jo man šķiet, ka tad, ja es viņiem bāzīšos virsū ar saviem ieteikumiem, kas viņiem tā kā īsti nepatīk, tad es pret to lasīšanu varu izraisīt tādu, bet to es negribu. Un paldies Dievam, man viņi abi tiešām lasa pietiekami forši un sakrīgi, un tad man īsībā ir daudz interesantāk pavērot, ko viņi paši izvēlās. Mums te tagad bija posms, kad viņi bija iekrituši Davida Valjamsa visā pasaulē, pilnīgi tā, ka līdz ar acīm, ko līdz vienu grāmatu izlasa, vajag jau nākamo, un tā kā man viņi ir 2, tad tā problēma vienkārši ir tā, ka to, ko ir izlasījis otrs, to tas pirmais negrib lasīt. Tā kā viņiem vajag visu laiku katram kaut ko savu, un es nevaru viņus pierunāt uz to, ka viņi tā kā varētu samērīties ar tām grāmatām. Un tad man šķiet, ka mēs tagad nākamais, kas mums stāv rindiņā, ir Roalda Dāla visas grāmatas, kas ir arī tādas, kur ir arī līdzīgi kā šajā grāmatā, kur ir tā kā tā realitātes situācija kaut kāda, bet tam visam klāt ir arī tā kaut kāda fantastikas un piedzīvojumu un kaut kāda tāda iztēles lidojuma pasauli. Un man ļoti patīk arī, ka šajā grāmatā tā paša Gašpera kaut kādas fantāzijas ir forši un spilgti parādīts par to, ka, ja notiek kaut kas šāds, tad mani vecāki ir spiegi vai arī kaut kas tam līdzīgs. Ka es saprotu, tas autors arī ir padomājis par to, kādu saturu bērns patērē, kāds varētu būt viņa kaut kāds domāšanas mehānisms, problēma risināšanas mehānisms, tas man likās ārkārtīgi forši un jēdzīgi. Bet
jā, runājot par visādiem Valjamsiem un Dāliem, un kur liekas, ka tur ir vajadzīgas tad, tādas kaut kādas tempīgas un tādas āršķīgas kaut kādā ziņā varbūt kairinājumi, lai tam bērnam patīk tā literatūra. Tad man pēkšņi puika, piemēram, aiziet uz grāmatīcu un pasaka, ka viņš grib pauku un šmauku. Lūdzu. Un es stāvu un labi, ok, viss kārtībā, lai notiek. Bet atkal, jā, ja man liekas kāda grāmata tiešām ko vērta, tad es vismaz nolieku viņiem uz tā plauktiņu un ļauju viņiem saprast, vai tas būs viņiem vai nē. Jā, netīšām tā iebīdīt, tā starp citu, pēkšņi jauna grāmata parādījusies. Tas savas grāmatas, savas sarakstītās arī esi iebīdījusi. Ezītis Puksītis mums baigi forši aizgāja tieši pateicoties audio pasakām, jo tas bija, mēs principā jau mēs rakstījām viņiem tās audio pasakas, tad, kad mēs sākām to darīt, un tad caur tām viņi arī, protams, ir izlasījuši grāmatiņas. Puika, kurš redzēja tumsā vēl nē, tur, lai paaugās, tur, tad, kad būs kaut kādi gadi, 13, 14, tad. Klimpu viņi ir, klimpu. Tieši jā, par šo te jauniešu auditoriju un vispār pusauģiem. Kas tev rakstot bija sarežģītākais rakstot bērniem? Rakstot visiem, kas nav pieaugušie. Un saprast arī, kā kuram, jo tas vecuma diapazons atšķiras. Ļoti labs jautājums, jo visdrīzāk tas ir jautājums, kurā es arī kaut kādā mērā esmu iebraukusi kaut kādos brīžos auzās, bet arī esmu diezgan veiksmīgi paglābusies, jo, piemēram, puika, kurš redzēja tumsā, es patiesībā nerakstīju bērniem, es viņu nerakstīju pusauģiem, es viņu rakstīju sev, tā, lai man patīk. Tādam kaut kādam garā, jaunam cilvēkam, kuram varbūt vairs nav tik maz gadu, bet gribas būt baigi jaunam. Drīzāk tā. Un atkal, jā, tad, kad es rakstu, rekur tās pašas pasakas par Ezīti Puksīti, tad man patīk jebkādā žanrā vai jebkurai auditorijai, kurai es rakstu, man patīk paspēlēties ar valodu un nebaidīties likt iekšā kaut kādus varbūt sarežģītākus vārdus, kurus mazie cilvēki iespējams vēl nesaprot, bet tas ir tieši iemesls viņiem to valodu bagātināt un kaut kā pajautāt, ko tas nozīmē un iebraukt kaut kādās lietās. Bet, zini kā, man īstenībā šķiet, ka vismaz manā gadījumā, es nezinu, kā ar citiem autoriem, bet jo mazāk es sevi apgrūtinu ar ārkārtīgi konkrētu mērķa auditorijas definēšanu, jo brīvāk es varu rakstīt. Jo ko līdz es jau pasaku, es rakstīšu tagad 14 gadniekiem, tā man uzreiz liekas bāc, ko viņi saka, kā viņi runā, ko man tagad uzrakstīt. Es taču nemākšu tos visus Six, Seven un visu pārējo. Jā, un iespējams tas var tiešām, kā tu pati arī teici, novest citā grāvī, kur jau galīgi aiziet ne tādā virzienā. Jo, piemēram, arī Gen Z paudzes seriālam This Norm, tu esi veidojis scenāriju, un tad es domāju, jaunieši izmantot daudz slenga, bet autori var tiešām iebraukt auzās, izmantojot to nevietā, vai tur var būt dažādi. Kas bija tava pieeja šeit? Nē, pēc visu normu es pateicu uzreiz paldies, es vairs nerakstīšu šai mērķa auditorijai, es viņus nesaprotu. Tas bija mans sausais atlikums kaut kāds. Konkrēti šajā gadījumā man tā cerība bija tāda, ka es rakstīšu par cilvēkiem tā kā es viņus redzu un runāšu tajā valodā, kādu es protu un saprotu, un tad, kad mēs filmēsim, tad es ļaušu konkrētajiem aktieriem, kas tomēr ir tās paudzes pārstāvji, likt pašiem klāt savu žargonu, kuru viņi tur pavadā. Jo tas ir kino bonus, ka tu tomēr arī vari izmantot aktierus un viņu saprašanu par lietām kaut kādos jautājumos. Tā kā tur mēs mēģinājām šādā veidā izbraukt cauri, bet ir baigi traki. Mums tagad Liepājā, kur arī izrāda par navigāciju uz nekurienu, un es aizienu un saprotu, tas ir pilnīgi cits kosmos. Mums ir it kā 10 gadu starpība, labi, ar dažiem varbūt 15 gadu starpība. Bet man ir kaut kāda cita lietu izpratne, valoda, brīvā laika pavadīšanas veidi un viss pārējais. Tas ir jāņem vērā. Jā, tas noteikti var būt izaicinājums, vai arī tad, tā kā antropologam ir jāiejūtas tajā vidē, bet tad arī var būt pilnīgi otrs grāvis, kur... Jā, nevar tikt pēc ārā no tās vides, tas arī biedējoši.
Ja, kas ir varbūt tādi novērojumi vispār par bērnu un jauniešu literatūru šobrīd Latvijā? Jo vai nav tā, ka tieši no tulkojumiem mēs iegūstam tādas jaunas nebijušas tēmas un varbūt kā paši oriģināli literatūrā mēs varbūt neesam tik drosmīgi atklāties arī? Tā ir kaut kādā mērā, man šķiet. Tajā pašā laikā es esmu arī ļoti priecīga, ka tomēr mums tie tulkojumi ir pieejami un tie arī, rekur kaut vai šī pati grāmata kā filmā, man liekas, ir ārkārtīgi vērtīgi un iedvesmojoši arī man, kā autoram, kurš tomēr kaut kādu šādu tādu mēģina kaut ko uzrakstīt arī jaunākiem ļaužiem, un es ceru, ka tad līdz ar to tā varētu iedvesmot vēl kādu autoru. Man milzīgs prieks tiešām šobrīd arī par to mazo 24 pasaku krājumu, kuru izdeva Latvijas mēdī, kurā ir piespiesti daži autori, kuri neraksta parasti bērniem un jauniešiem, tomēr pamēģināt, kā tas ir. Un tad man ir tāda cerība, ka varbūt viņi aizrausies, varbūt viņiem iepatiksies, un varbūt viņi turpinās to ceļu. Tajā pašā laikā runājot par Latviju un par latviešu grāmatām bērniem, jauniešiem, tas, kas man fascinē un tas, kas man arī liek domāt par to, ka, ka tas arī ir tāds, es nezinu, tautas kaut kāds pasākums, kas mūs ļoti interesē. Mēs tomēr ļoti daudz pētām un ņemam vērā dabu. Tieši grāmatās bērniem un tieši grāmatās arī jauniešiem, manuprāt, un mēs mēģinām kaut kā viņiem nodot tās kaut kādas vērtības, kuras vajadzētu ņemt vērā un pamanīt, un tas man šķiet tāds interesants aspekts. Bet, man grūti teikt, kāpēc mums laikam ir mazliet bail no šīs mērķa auditorijas, bet tā ir. Varbūt mēs ar mums pašiem, es arī runāju vairāk par mūsu paudzi un vēl vecākām paudzēm, ka ar mums pašiem kaut kā nelīdz galam atklāti runāju šajā vecumā, un tad tu varbūt nemaz nezini, kā runāt, kā sarunāties, un vispār komunikācija nevienmēr iet tik viegli, kā šķistu, kā vajadzētu. Jā, tā ir. Un es domāju, ka tur vēl ir arī tāds interesants aspekts, ka, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz to pašu, piemēram, manu kaut kādu bērnību un 11-gadnieka laiku un to, kādā normalitātē mēs dzīvojām tad un kāda tā ir šobrīd, tā kaut kāda izmaiņa ir vienkārši kosmiska, absolūti, jo man tiešām vēl bija pilnīgi normāli aiziet pie kāda vecākiem pieklavēt pie durvīm un pateikt, vai tur, nezinu, Pēters var iznākt ārā. Šobrīd tā vienkārši nenotiek, un tāpēc ir varbūt arī kaut kādā mērā grūti pārslēgties kaut kādos jautājumos, un tad tur valda arī vēl tā bāža par to, vai sapratīs, ko es rakstu, jo arī tad, kad es rakstīju Puiku, kurš redzēja tumsā, man bija vairāki uzdeva jautājumu, bet, vai tiešām mūsdienu bērni sapratīs, ko tu raksti par to 2000. Sākumu. Un tas ir ļoti interesanti, jā. Un kā ir? Saprata? Jo man liekas, ka saprata. Es ceru, jā. Es ceru, ka saprata, jo beigu finālā jau priekšplānā izvirzās tie cilvēki un viņi kaut kādās iekšējās problēmas un pārdzīvojumu. Tas fons ir vienkārši tā mītiskā, ārkārtīgi senā vintāža no 2000. Sākuma. Mhm. Jā, un priekšplānā arī Puika, kurš redzēja tumsā, izvirzās tas pieaugšanas stāsts kaut kādā veidā. Kāpēc literatūrā tas ir tik būtiski? Kāpēc ir būtiski arī šos stāstus autoram rakstīt un lasītājiem lasīt? Jā, par to es domāju diezgan stipri arī tās pašas, kā filmā sakarā grāmatiņas, jo man šķiet, ka tā ir tēma, kurā mēs esam katru dienu. Man šķiet, ka pieaugšana ir vienkārši bezgalīgs process, konstants, kurā mēs visu laiku esam. Un man šķiet, ka tas ir skaistākais, ko mēs varam piedzīvot vispār. Un man šķiet, ka tu esi vēl jauns, tad neskapēc liekas, ka tā pieaugšana ir ārkārtīgi sāpīga un bieži vien liekas, ka tu tajā esi viens. Un tāpēc es domāju, ka par to ir svarīgi rakstīt un runāt, lai katrs cilvēks, kurš izlasītu to grāmatu, saprastu, re, kur es nemaz neesmu viens savos pārdzīvojumos vai vēl kaut kādās lietās.
tā pati vecāku šķiršanās vai kaut kas tam līdzīgs. Man šķiet, ka tad, ja bērns kaut ko tādu piedzīvo, viņš jūtas ārprātīgi viens. Bet ja ir par kaut ko tādu uzrakstīts grāmatā un uzrakstīts par to, kā var būt, tu vari mēģināt to visu sagramot, tad grāmata kļūst par tādu ceļabiedru pieaugšanā, un man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi skaisti. Un no autora puses raugoties par to pieaugšanu, jau gribas runāt tieši tā paša iemesla dēļ. Tas ir bijis kaut kāds sapīgs, svarīgs stāsts, piedzīvojums, pārdzīvojums man, tāpēc man tas jāliek laukā. Un tā tur tāds apburtais loks veidojas. Bet tā ir man mīļākā tēma visā pasaulē. Pieaugšana ir vislabākais, kas var būt. Man ļoti patīk, kā tu teici, ka mēs jau patiesībā pieaugam visu dzīvi. Visu dzīvi mācāmies, visu dzīvi pieaugam. Un paldies liels, ka tu arī šajā sarunā par kā filmā man neatstāji vienu. Paldies tev, Rasa, un tiekamies jau citos stāstos. Jauki. Tiekamies! Tiekamies!